Valsts IA zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi īsteno valsts meliorācijas sistēmu eksploatāciju un uzturēšanu. 2014. gadā ir veikti virkne pasākumi, kas uzlabo meliorācijas sistēmas, atjaunojot esošās un izbūvējot jaunas. Pozitīvais moments ir tas, kad ir tiešām pievērsts meliorācijai un ir finansējums no Eiropas pagriezts, tā teikt, uz renovāciju, rekonstrukciju, bet joprojām ļoti maz finansējums ir kopšanas darbiem, jo daudzus darbus varētu izdarīt lētāk ar kopšanas metodēm, ja tikai pietiktu finansējumu. Un, protams, ir arī atbildība par tiem renovētiem, rekonstruētiem, kuri arī obligāti jākopja, jo tūkstošiem hektāru zemniekiem līdz ar to uzlabojās visa sistēma un līdz ar to arī gala rezultātā arī ražas pieaugumi, kvalitatīvas ražas pieaugumi, iespēja novākt ražu un tā tālāk. Lai darbi ritētu veiksmīgi, svarīgi ir precīzi plānot un organizēt darbu, ko Dilbas kungs arī spēja. Viņa profesionalitāte tika novērtēta ar zemkopības ministrijas piešķirto apbalvojumu. To jau neizdomāja ne ministrs, ne valsts sekretārs, ne kāds cits. Tas ir kolektīvi ierosinājums. Es domāju, ka viņi savus kolēģus pazīst, ir izvērtējuši. Es gribētu arī viennozīmīgi pateikt paldies visam savam kolektīvam, jo pateicoties arī kolektīvam, ka viņi visi aktīvi ražni strādājuši, arī acīm redzot, nāca pie tā, ka ir mums apbalvojumi gan departamentu direktoram, meliorācijas departamentu direktoram, gan arī man. Paldies viņiem. Tikai pateicoties kopīgam komandas darbam ir realizējušies nozīmīgi projekti 2014. gadā, un saņemtie apbalvojumi un uzslavas ļauj ar jaunu sparu uzsākt 2015. gadu, nesot panākumus un sasniedzot jaunas virsotnes katram individuāli, gan uzņēmumam, gan lauksaimniecības nozarei kopumā.